Snapshit Q&A ir atpakaļ. Q&A. Jā, QNB. Jā, šis jau ir pat nezinu kurš, laikam kāds 3. vai pat 4. īsti. Jā, kāda? Jā. Ne, ir liela starpība īstenībā. Bet pagājušajā reizē bija Kaspara Snapshit, tagad būs mans Snapshit. Jā, Snapshit. Jā. Snapshit. Un vēl kas jāpasaka, tad lūk, jūs redziet, jā. Par šodienu, kādi 300 cilvēki atsūtīja, jā. Bet skatieties, es nezinu, vai tas ir mana mobiļņikam problēma tāda. Šī nav pirmā reize, kad tas mēs Rīgā vēl filmējām, tieši tas pats bija. Jūs redzat, rādās, ka es atvēru vaļā šos snapus, es reāli neesmu vēris vaļā, un pārējie, kur redzat, vispār nav pazuduši. Tur labi, ja 50 šeit kaut kur ir tikai. Tā kā atvainojamies, ja jūs tur neesat. Un ja rādās, ka es esmu atvēris, es reāli neko neesmu tur darījis. Viņam kaut kāds limits droši vien, cik var sūtīt un kā tad. Un tad ienāk jauns snap, un tad izdzēšas iepriekšējais. Jā, kaut kā tā man liekas tas strādā, bet mēs sāksim! Bet ir sākums novilcināts, lai garš vidīgs. Lai 10 minūtes, jo the new YouTube money, man. Jā, mēs... Jā, mums patīk naudu, mums patīk ēst šitā pizza time par YouTube naudiņu. Labi, bet Hatris 3, 4, 4. Tā, ko sākam? Vīģiks pazuda pēkšņi. Nu gan. Vīģiks pazuda pēkšņi, bet Fanfest TV, kad būs komēdija minūtes, tās pārāk labas. Būs kaut kā gaņā, būs neuztraucies. Jā, jo kā sakām, mēs nedomājam, tās, ka rīt vajag obligāti komēdija minūti. Jā, nav tā, nekad nebūs tā, ka mēs sēžam un šodien jāizdomā komēdija minūte. Tā nekad nav bijis un visticamāk nebūs. Tas būs tad, kad iesim pa ielu, redzēsim, kad kaut kas notiek, un tad ienāks prātā kaut kas, un tā taps komēdija minūte. Vai nu no dzīves, vai nu no vispār no... Tā visi vīģīgi to. Vienkārši randomā. Kad uznāk, tad arī filmēja. Jā, MGP Kings. Krūta klaviatūra vecīta. Kūku, jā. Klaviatūra bija laba. Var redzēt, ka viņš ieliek lietas finanses gamingā. Kā puzulē. Hai, man jautājums, kad bijat mazi, kad bija jūs sapņu mīļākā multfilma? Grūti, bet... Pokemoni. Šīs multfilmas tā, kad bija reāli... Bija pa ērām. Jā, tur ir reāli, pareizi pa ērām. Bija tā, ka pirmā multene, pati pirmā multene bija Pokemoni. Tā bija pati pirmā tāda... Tad pēc Pokemoni nāca Digimoni. Tā Digimoni. Oi, Digimonu kartiņas bija un tā. Pēc Digimoniem nāca Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Arī bija labi. Jā, un tad ar Yu-Gi-Oh! Sākās arī šie Cartoon Network laiki. Protams, Samurais Jacks, Jack, Courage the Cowardly Dog. Jā, un visādi šitādi, Šie, burtiski, tie ir tie top 2, kas bija. Bet ko es pateikšu, kas man nepatika? Man nepatika tas par to suni, kā viņa, tur tāds bariņš tajā Volkswagen tajā sapeintotajā. Tur tas suns, un vēl tie čuvaki, kas viņam viens tas tievais, tas kallainais tāds Shaggy. Scooby-Doo! Scooby-Doo! Man nepatika tās multenes, es nezinu kāpēc, man nelikās tādas. Es pateikšu šito stāstu. Bija tā, ka bieži sanāca, ka es skatījos Cartoon Network tā pavēlu, ja es gāju pulksten 10 parasti vakaros un 11, jūs zināt kāpēc. Nezinās, bet pateiksim, tajos laikos varēja 11 vakarā televīzijā redzēt pieaugušo filmu. Jā. Un bija tā, ka pa Cartoon Network 21:30 no 21:30 līdz 22 gāja Scooby-Doo multene, bet ne tās epizodes, kas gāja pa LNT un pa dienu pa Cartoon Network, bet tās vecās no 1960. gadiem, 60. gads, tas pašas pirmās sezonas. Un man reāli bija, no tām epizodēm reāli bija bail, jo tur vēl tās zīme, tā animācija nebija tāda augstas kvalitātes, un tas voice acting, tas nebija arī labā kvalitāte, un tiešām deva tā mīzelīgi un reāli bail bija.
un tur bija epizode par ciplanēti, ir reāli. Un tas fakts, ka tur bija tāda sajūta, ka ir šitas tāda apspiesta. Starp citu, mēs varam parunāt par multfilmām kādā reāli atsevišķā vidī. Jā? Jo ir ko stāstīt, ir kas patika, ir kas nepatika, tāpēc varbūt to atstāsim citos vidīkos. Jā, jo šis ir reāli interesants, jo man arī gribas kaut ko pastāstīt. Nu, kāpēc zvana, kad es filmēju, nu? Rihards Melniks. Pīs vairāk video, lai izdodas. Paldies, mēs tā jau cenšamies daudz. Jā, pēc iespējas vairāk. Jā, nu ko, laimīgās 6. Vai svinēsiet Helovīnus? Nu, nav tā, ka svinēsim, mēs nesvinam nekad, bet, nu, igras es spēlēšu. Jā, vai nu saistītas ar Helovīnu vai ne, to nevar pateikt. To nevar pateikt, jā. Nu ko, Nuggets 1, 2, 3, 5. Kas jūs iedvesmoja filmēt Gameface? Iedvesma ne gluži filmēt Gameface, bet iedvesma strādāt, kā saka, un tajā sfērā, kā saka. Tā bija tāpat iedvesma vēlme strādāt tajā sfērā, kā lai saka. Jā, redzot to, ka nav tāds gamings nekur mainstream mēdījos, tad tas arī motivēja filmēt tieši Gameface, kaut ko par igrām. Jo mums patīk igras, mums kanālā pirms tam bija igras. Un tad mēs izdomājam, vajag, labāk kaut ko, reāli raidījumu uztaisīt par to, nevis vienkārši let's play kaut kādu. Jā. Tas arī raidījums un tā tas ir, un 25 epizodes. Stop, pagad! Labs pirdiens, ar to mēs arī turpinām Valds 16. Esat bijuši Dobelē, es nekad, bet es zinu, ka tur ir smukas meitenes. Dobelē ir reāli... Vot, kas ir Dobelē. Tas tiks piezūmots. Es nezinu, kāpēc, Kāpēc Dievs ir izvēlējies tā, ka Dobelē ir viss šis sakoncentrēts? Es nezinu, kā ir ar večiem. Vai moš tur ir mazs procents ar vīriešu dzimti, un pilns ar sievietēm vienkārši. Un tāpēc viņas ir tik mega skaistas, jo... konkurence ir pārāk liela, saprotiet, lai dabūtu veci, tev vajag būt, princesei. Un tāpēc līdz ar to, kā zināms, jo labāks pretinieks, jo tu pats paliec labāks. Ja tu gribi pārspēt, tā šīs skaistās sievietes tur dzimst Dobelē. Dobelē dzimst, jā. Tāpēc kāda dobelniece varētu beidzot braukt citur dzīvot. Jā. Tātad, otrais, jūs bieži strīdaties. Nē. Bet, sanāk tur par sīkumiem visādiem, kad nesanāk filmēt tur, piemēram, kaut ko, kad ir plānots un kaut kas atkrīt, kaut kas pēc plāniem nesanāk. Ka kaut kas nav paņemts līdzi. Jā, tad stressed out, saprotiet, bet ir sīkumi. Tā kā tā, tas nē. Tas nav bieži. Nu ko, Anna 1, 2 pat nelasīšu, tur daudz cipari, gan jau jūs to redzat ekrānā paši. Kā jūs izdomājat filmēt video? Man liekas, mēs laikam katrā Snapchat atbilžu vidikā šito sakām un atbildam. Vienkārši tas... Mēs bezdam. Jautājums, kāpēc sākām? Jā. Jo bija mobīļniks un bija kamera. Ja tā runā, tad jo bija iespēja sākt, tāpēc sākām. Tā visas lietas būtībā dzīvē notiek, kad jums iedod iespēju un jūs paprovējat. Škrober tā, ka tad nebija skaidrs, tad vajadzēja jau tad saprast, ka tie vidiki ir jāsaglabā, nevis jādzēš. Jā. Tā arī. Bet mēs nevarējām nekur saglabāt, jo man atvērās vaļā, kad būs meetup Ventspilī. To pēc tam atbildēsim Sīpola 14. Bet tu tagad pateici, tad atmiņas nebija nekam. Tad telefoniem bija 10 megabaiti atmiņas. Jā, datori toreiz bija ar 10, 20 gigabaitiem cieto disku. Un nedod Dievs, tu savus viļikus tur liksi, tev ar sikstu noslānīs reāli par to, ka tu aizņem datorā vietu. Ka viņš tik lēns būs. Jā, un viņi lēni reāli palika, kad tu tur failus pārbāzi. Tāpēc īstenībā mēs nemaz nevarējām neko darīt. Paskaties uz šo. Jā.
Tā kā bija grūta dzīve tajos laikos. Jums tagad visiem mobiļņi, kas tur pilns ar gigabaitiem. 32 gigabaiti. Filmēt, cik uziet. Lūk. Nu ko, un sīpols 14, kad būs meetup Ventspilī. Nu visticamāk nākamgad. Solījām, ka būs. Jā, bet tā arī nebūs. Nav tas grafiks tāds, ka var vienkārši izdomāt kaut kas. Nu nevar paspēt to visu izdarīt. Apvienot. Emīls, kāds jums ranks CSK pāķi? Legendary Eagle viņam ir. Es pat nezinu, kas tas ir, bet es zinu, ka Global Elite ir vislabākais, taču tu esi pāķis. Kriviņa Sintija. Norepojiet ātri kaut ko par tēmu skola. Jā. Jānorepo pirmā dziesma. Ceļš uz skolu. Pati pirmā tāda profesionāla dziesma, ko mēs pie datora viņa ierakstījām. Skola, labā ola, labā kasu, kreiso olu. Skolā visi nirgāsies un pa muti visi manis iekšā dabūsies. Tā bija. Dabūsies. Jā, dabūsies. Tā bija, tas bija piecietājums. Labi, ka jūs nedzirdat. Nu ko? Garšo košļenes. Vai garšo? Kā var garšot košļenes? Tā ir vienkārši tas nav ēdiens, tā ir gumija, kas tu košļā, lai mutē būtu siekalas vai lai atsvaidzinoši elpa. Jā, lai tev mute attīrās, kad pirms tev jālaizās ar skaistu dobelnieci, jā. Tāpēc tur nekādas garšas nevar būt. Lorita 151. Smuka meitene, sveiki visiem. Visiem saka sveiki. Sveiki jums visiem. Jā. Agate 9338. Tātad pēc 7000 gadu. Jā, Nu, atkal smuka meitene. Par ko gribējāt kļūt bērnībā? Es pateikšu, kopš pirmās sūda klases to var apstiprināt daļiet. Kurš? Es gribēju būt par reperi, jau no pašas pirmās klases reāli, es biju bebis, es gribēju būt reperis, to var apstiprināt mana māsa, mana vecmāmiņa, mana mamma, mans tētis, mana otra vecākā māsa, visi. Un tagad padomāsim, pirmajā klasē, cik tev 7 bija? 6, es sāku 1 gadu ātrāk. Tātad teorētiski, 15 gadus atpakaļ, tātad, rēķināsim 2000. gadā, tu gribēji būt par reperi. Tas bija laiks, kad vēl Latvijā tikai kaut kas tāds, sāka jau attīstīties, kā saka. Tikai pēc tam parādījās šie Ozols un Gustavo, mainstream mēdījos parādījās. Un viņš pirms tam jau gribēja būt reperis, saprotiet? Tas ir kaut kas krūts. Juris 423. Esat kādreiz ierāvuši krānu rāvējslēdzējā? Man liekas, ka jā. Man ir bijis tā. Ir gadījies. Jā, es vēl atceros, kad biju laukos un es ar džinsiem biju ārā dārzā. Un tā dārzā, ka dārzs nav mājas, un līdz ar to tev vajag iet ārā čurāt. Un es gāju un es čurāju, laimīgs un tu gribu iet apavēc dārzu. Un es skatos, es atceros, es reāli to atceros, jo tas bija laikam pēdējais moments, kad tas notika. Es teikšu, kādu 5 gadi pagāja apmēram, kurš tas reizes. Noje KKK. Cik jūs gari? Tas viss? Jā, tas ir viss. Tik īs jautājums 10 sekundes, bet citi cilvēki 4 sekundes liek šitādus jautājumus. Jā, bobo. Cik jūs gari, metrs, cik tu uzrakstīji, tu zini labāk? 1,76 ir viņš un es esmu 1,80 m. Jā. Kate. Ko tu sūti? Vai būs vēl Evil Within sērijas? Kāpēc tik daudzi prasa, bet smugs zīmējums īstenībā? Šitas pēc tetovējuma izskatās. Paprāt, tu gribētu tas vēl? Jā. Bet vai būs? Es nezinu, kāpēc tev tāds jautājums. Kā mēs teicām, būs viņas. Un kamēr nepabeigs, tikmēr būs. Jā, ir plānā pabeigt to spēli. Beate, tātad, ko tu sūti? Agrāk filmēšana sagādāja lielāku prieku vai otrādi? Es pat nezinu īstenībā. Es teikšu, ir tāpat. Ir plus mīnus tāpat. Vienīgais, ko es gribētu, kas nebūtu iebildumi, ja būtu kāds trešais cilvēks, kas visu... Jā, toreiz jau mums bija kontakti un tad
tad mēs varējām zvanīt tur, kad cits čuvaks mūs nofilmē un piedalās mūsu vidīkos. Ja tādā ziņā, tad toreiz bija daudz jautrāk viņus filmēt, tos vidīkus un tam līdzīgi. Bet tas nenozīmē, ka tagad nepatīk viņus filmēt. Jā. Toreiz bija savādāk, nu. Toreiz nebija šitāds setups. Jā. Tad filmējām ar... Mobiļņiku, nu. Jā. Jā, daudz kas tika darīts, bet nav tā, tur bija vēl jautājums. Nē. Nākamais. Nu tagad ir DJ 671. Ko jūs darat, kad nefilmējat video? Spēlējam datoru. Nē, kad nefilmējam video, tad mēs montējam Jā. video. To arī daudzi, es nezinu, kāpēc nesaprot. Tas, ka nofilmē vidīgu nenozīmē, ka viņš jau ir YouTube'ā. Jā, ka viņš jau ir gatavs. Viņš vēl ir jāmontē, jāgraiza un tam līdzīgi, un tikai tad viņš ir YouTube. Tāpēc nofilmēšana ir reāli pats vieglākais darbs. Jā, viss vienkārši. Vidīgos, jā, tas ir viss vienkāršākais. Bet, nu jā, nofilmē vidīgu, samontē, un tad spēlē. Spēlēs. Elise parādi savu bērnu, diemžēl nevaru. Nav. Bobijs nav šeit, viņš ir pie citas mātes pagaidām, bet viņš gan jau būs atpakaļ. Tev ir meitene, piesako, jūs redzat ekrānā, es nelasīšu, ja jūs vēlaties, varat piesakot. Bet, nu, man nav tevi, cik es zinu arī. Viss, kas man ir nekas. Nu ko, Leonards Kirilka, cik maksā piens litrā? Šito joku es nezinu. Jā. Es pat nesaprotu, kur prikals, jo, kāpēc tā nevar prasīt. Kā piens litrā maksā, Reāli maksā gadus 70 centus. Jā. Kas tur ir? Es arī nezinu. Kāpēc tur tāds prikals ir kaut kā, tas nezinu. Kara izeja, kara zieja. Izeja, what the fuck? Kara zieja. Nu. Opā. Cik daudz savas dzīves laikā esat nozaguši toaletes papīru? Johaidi, labs jautājums. Izcils jautājums. Tātad, saprotiet, cik... Mēs esam papīru zakšanas entuziasti, tā. Saprotiet, citi, protams, nesaks to Es nezinu, vai ir vēl kāds, kas tik tādos apjomās ir zādzis toaletes papīru. Ir tā, ka tad, kad tu dzīvo kojās, tev ir opcija pirkt toaletes papīru. Bet ja tev paralēli skola turpat blakus, kur ir par brīvu papīrs, ir parastajās toaletēs, ir sporta zāles toaletēs. Tu iesi un zaksi, ja tev ir smadzenes. Tātad, un mēs esam to darījuši, mēs to sākām, man liekas, darīt, es to sāku darīt jau 2011. gadā, un es to darīju, ja būtu šodien vajadzība, es pat to šodien darītu. Un es esmu zādzījis, ruļļus. Nu, tas arī ir viss šodienai, Gan jau tiekamies vēl nākamreiz Snapchat vidīkā. Tiksimies, un vēl. Jā. Vēl būs Fanface TV kanālā vismaz 10 000 video. Kamēr mēs nenopelnīsim 1 500 000 eiro. Tikmēr būs video klipi kanālā. Atcerieties. Jauna kamera. Ziedojiet naudu. Mums vajag jaunu kameru. Ziedojiet naudu. Mums vajag jaunu kameru. Ziedojiet naudu. Man ir daudz, kas teiktu galīgi, tu esi nekas. Jā, bet nospiediet laiku. Ja jums patika. Ja jums nepatika, nespiediet neko johaini. Tas jums skaidrs. Ar siksnu jūs nosaukt. Jā, un nošērojiet, tur tā apakšā var uzspiest to kopīgot un Facebookā un Twitterī. Twitterī un Facebookā nošērojiet. Jā, un ziedojiet naudu īstenībā. Ir augsts te. Jā. Te ir reāli augsts, par to vien nospiediet laiku, ka mēs tādā augstumā filmējam. Jā. Pasajo! Ar labu nakti!